Konteineru smērētāji galvenais. Kā tad ir ar tiem konteineriem? Cenas ir augšā vai lejā? Tas ir tas, ko mēs runājam vasarā. Tu jautāji, vai cenas uz ziemu kāp vai krīt. Principā šajā gadījumā ir tā, ka ir arī ļoti veiksmīgas partijas. Veiksmīgas tādā ziņā, ka cenas ir kritušās. Mums, pieņemsim, ir tagad 6-metrīgie konteinerīši, vismaz 5 gabali, kas ir netipiski zem tirgus cena, 1200 eiro. Un speciāli priekš jums, kā redzat, te kolēģis bišķiņ strādā, lai to rūsiņu bišķiņ aiztaisīt ciet, lai tā smukāk būtu. Kurš 5 minute crafts. Jā, tā kā lai neiet acīs, bet tas jau nenozīmē, ka konteiners ir sūdīgs. Mēs vienkārši aiztaisam cieši tos te rūsas vietiņas par 1200 eiro. Jūs reāli, es to nedaru, to dara, kā saka, mans rabotņiks, 1200 eiro un pavisam sakarīgi kastīt var būt jūsu īpašumā. Redzat, jūs jau zināt, ko var darīt ar konteineru, taisīt kā noliktavu, veikt pārvadājumus, paskatāmies te kāds arī. Šajā gadījumā jūs dabūsiet ar bonus zīmīti, dabūsiet bonus zīmīti šo konteinerīti. Nezinu, kas te bija pārādāts. Un viss kārtībā, es domāju, šodien filmēšanu varam beigt, bet 1200 eiro mums ir 5 kastes šitādus, tāpēc droši zvaniet.